Pulkstens ir 2 un sāksim domas sēdi. Un pirms mēs sākam, tad informēju, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 27. panta 3. daļu tiek nodrošināta audiovizuāla tiešraide pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīgasnovads.lv un saskaņā ar likuma 38. panta 6. daļu domas sēdes audiovizuālais ieraksts tiks ievietots tīmekļa vietnē www.kuldīgasnovads.lv sadaļā domas sēžu video. Un pirms mēs sākam domas sēdi, es gribu teikt lielu paldies Ēdolei. Tā Ēdoles pagasta pārvaldes vadītāju un Ēdoles arī iedzīvotājiem par uzņemšanu, jo šodien mums sēde notiek Ēdolē. Un par aktualitātēm februāra mēnesī es lūkšu mūs informēt izpildirektoru Rimanu Safonovu. Labdien, klātesošie. Tad par paveikto februārī pašvaldībā. Kuldīgas novadā pieejams jauns turisma objekts Skattornis Kuldīgā. Pašvaldība kopā ar Kuldīgas novada izglītības pārvaldu uzsākus darbu pie jauna izglītības satura īstenošanas modeļa 10. un 12. klašu skolēniem. Tas nodrošinās skolēniem vienlīdzīgas iespējas padziļināt apgūt sevi interesējušos mācību priekšmetus, kvalitatīvi sagatavojot jaunieti tālākām studijām augstskolā. Gada balvām kultūrā godināt kultūras nozarē strādājošie, svinīgā ceremonijā sveikts aizvadītā gada sporta izcilības un pasniegts gada balvas sportā, kā arī godināt labākie jaunatnes sportisti. Ar kupulu dalībnieku skaitu aizvadītas novada atklātās 13. ziemas sporta spēles. Izsludināts iepirkums dokumentācijas izstrādēji, 7 rotaļlaukuma izbūvēji un atjaunošanai Kuldīgas novadā. Kuldīgā, Virkas Ķelšu Piltens ielās un pagastos Alsungā, Ēdolē, Kurmālē un Rudbāžos. 24. februārī apritēja 2. gadadiena kopš Krievijas īstenotā pilnā apmēra iebrukuma Ukrainā. Šajā dienā arī Kuldīgas novadā notika dažādi pasākumi, Ukraiņas tautas atbalstam, koncerts Svētās Annas baznīcā un citu. Vizītē Kuldīgā uzņemts iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis, pārunāts civilās aizsardzības koordinēšanas uzlabošanas iespējas, patvērtuņu izveidu un atjaunošanu, iedzīvotāju apziņošanas krīzes situācijās, katastrofu pārvaldības centra būvniecība. Parakstīt ģenerāla vienošanās ar pedagogu arotbiedrību. Pašvaldības vadība tikusies ar izglītības zinātnes ministri Andu Čakšu, kā arī ministru prezidentu Eviku Siliņu. Turpināts sarunas par izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajiem kompleksiem risinājumiem augstsvērtīgā izglītības nodrošināšanai vispārējā izglītībā. Turpinās darbs pie novada skolas infrastruktūras uzlabošanas, Skrundas vidusskolas remontdarbu, plānošanas, meklēts iespējas, kā uzlabot sportošanas iespējas novadā. 31. janvārī noslēgusies pieteikumu iesniegšana konkursā Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā. Kopā saņemt 52 pieteikumu. Norito izvērtēšanu. Kuldīgas novada teritorijas plānojuma vizītes februārī notikušas Gudiniekos, Ēdoles, Turlavas un Laidu un Nīkrāts pagastā. Uzņēmējdarbība un turisms. Notikusi uzņēmēju un amatnieku gadu balva 2023, kurā godināti 49 uzņēmēji 11 nominācijās. Šo piekdienu, tas ir rīt, Skrundā uz tikšanos sanāks vietējie uzņēmēji, lai pārunātu Skrundas teritorijas uzņēmējdarbības infrastruktūras vīziju un virzienus. Izdot Kuldīgas un novada turisma karti 3 valodās – latviešu, angļu un vācu. Sākt uzņēmēju anketēšanu par nodarbinātības problēmām un izaicinājumiem Kuldīgas novadā. Kuldīgas novads pārstāvēs Kurzemes reģiona stendā starptautiskajā turisma izstādēs Latvijā un Igaunijā. Paveiktais būvvaldē. Uzsākts darbs pie iepirkuma dokumentācijas pētījuma Kuldīgas vecpilsētas tipiskie logu veidi un profilu izstrādes. Notiek sarunas ar degradēto vietu un ēku īpašniekiem, lai rosinātu tālāku darbību. Tiek turpināta sadarbība ar Envirotech, lai attīstītu Kuldīgas vecpilsētas UNESCO mantojuma vietas pārvaldības monitoringu. Lai popularizētu Kuldīgas senās pils stāstu, piepriekš veikt vēsturiski pētījumi tiek sagatavots stends Vēns kreisajā krastā. Izglītība un darbs ar jaunatni. Lai veidot jaunu pieeju vidējās izglītības programmas satura īstenošanai, izveidot darba grupa, kur veido pilsētas vidusskolas direktori un viņu vietnieki.
No 28. februāra līdz 1. martam Vilplūdoņa Kuldīgas vidusskolā notiek Latvijas 37. informātikas olimpiāda, kurā piedalās 80 jaunieši no visas Latvijas. Kuldīgas jauniešu mājā noticis starptautisks jauniešu hakatons un noticis konkurss no baroka līdz rokam, Kurzemes kārta. Kultūrā un sportā. Noslēdzies konkurss kultūras projektu īstenošanai un nevaldības kultūras organizācija darbības atbalstam 24. gadā. Iesniegt 58 projekti, no kuriem 37 guvuši atbalstu. Lai gūtu pieredzi stāstu maršrutu izveidē, kas popularizē nemateriālo kultūras mantojumu, kultūras nodaļa organizējusi pieredzes apmaiņu vizīti Zviedrijā Erasmus projektu ietvaros. Notiek gatavošanās lieliem vasaras notikumiem, starp kuriem ir Kuldīgas pilsētas svētki, kā arī pasākuma Alsungas pagastā. 6. starptautiskais Burdona festivāls, kas notiks no 5. līdz 7. jūlijam, un lielkoncerts Alsungas pils pagalmā 10. augustā. Ar patriotiskām aktivitātēm jauniešiem Skrundā nosvinēta karoga diena. Kuldīgas vieglatlētikas manēžā notic Latvijas čempionāts standartdējās un sportdejas sacensības. Kuldīgas kauss 24. Sociālais dienests. Sociālo palīdzību pabalstu veidā saņēmuši 956 Kuldīgas novada iedzīvotāji, 173 000 eiro apmērā. Tā skaitā 67% mājokļu pabalstam. Ilgstoši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām nodrošināšanai 150 cilvēkiem izlietoti 120 000 eiro. Sociālo pakalpojumu apmaksā izlietoti 197 000 eiro, pakalpojumu saņēmuši 465 cilvēki. Nodrošināti sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīgi raksturu traucējumiem. Grupu mājas pakalpojumu saņēmuši 15 personas, pakalpojumu apmaksā izlietot 10 000 eiro. Dienas aprūpes centra pakalpojumu saņēmuši 6 personas, līdz šim pakalpojumam novirzīts 1000 eiro. Paveiktais pagastos. Sākts ilgadējās iedzīvotāju sapulces Kuldīgas novada pagastos. Februārī tās notikuši Rudbāžos, Gudiniekos, Snepelē un Turlavā. Skrundas pilsētas un pagastu pārvaldniece amatā stājusies Dace Buķela. Kapitāla sabiedrības. Kuldīgas komunālie pakalpojumi. Beidzis strādāt ziemas dienests, uzsākt ielu tīrīšanas darbu pilsētas galvenajās ielās. Kuldīgas pilsētā izvietot papildus jaunu konteineru tekstilu materiālu savākšanai. Uzsākt drupināto būvgrušu tirgošanu, izsludināt ikgadējā elektropreču savākšanas akciju Kuldīgas komunālo pakalpojumu atkritumu apsaimniekošanas zonā, kas būs aprīlī. Iegādāts jauns traktors ikdienas darba veikšanai, uzsākt projektēšanas darbu pie lielākā būvgrušu šķirošanas laukuma izveidas Dārzniecības ielā 9. Kuldīgas ūdens. Uzņēmumā veikts energo pārvaldības sistēmas audits, kuram noslēdzoties saņemts certifikāts par uzņēmumu energo pārvaldības sistēmas atbilstību ISO standartam līdz 27. gadam. Turlavas ciema centra kanalizācijas sūknētavā uzstādīts jauns sūknis. Lai Vilgāles iedzīvotājiem uzlabot piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti, uzsākt Vilgāles atdzelžošanas stacijas rekonstrukciju. Kuldīgas siltumtīkli. Tiek veikti priekšdarbi siltuma apgādes pakalpojumu saņemšanai Vārmē un Pelčos skolas teritorijā. Planītas kvartāla vecā nefunkcionējošā katlumāja demontēta. Tajā demontēts viss caurules telpas sagatavots nomnieku izmantošanai. Kuldīgas slimnīca. Februārī dzemdību nodaļā piedzimuši 38 jaundzimušie. Tas pēdējos 3 gadu laikā vislielākais jaundzimušo skaits, kas bijis gada īsākajā mēnesī pēdējos 3 gadu laikā. Kuldīgas slimnīcas uzņemšanas nodaļā piesaistīts 2 jaunas dežūrārstes, viena ar ģimenes ārsta specialitāti, otra ginekoloģi dzemdības speciālists, kur nodrošina arī ambulatorās konsultācijas. Piesaistītas māsas iekšķīgo slimību nodaļā un rehabilitācijas nodaļā. Skrundas komunālā saimniecība. Notikuši un vēl notiek apsaimniekošanā nodotās jaunmūžu daudz dzīvokļu māju iedzīvotāju māju sapulces. Tiek lemts par māju pārņemšanu un izņemšanu no pārvaldības līguma par turpmākiem darbiem. Tiek gatavots cenu aptaujas elektroenerģijas un dabas gāzei, kā arī biržā tiek novērots cenu kritums. Un šī gada martā beigsies sabiedrības valdes locekļa Sandra Japēņina 5 gadu pilnvaru termiņš, un 28. februārī izsludināts atklāts konkurss Skrundas komunālās saimniecības valdes locekļu kandidātu atlasei, kuram noslēdzoties tiks ievēlēts sabiedrības vadītājs nākamajiem 5 periodiem.
paldies kolēģiem par darbu februārī. Tas ir viss. Paldies. Un sākot domas sēdi, man ir lūgums deputātiem iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumus, kur iepriekš nav skatīti komitejas sēdēs, un tie ir no 131. līdz 140. jautājumam. Vai piekrīt, ja? Liels paldies. Un tad ir vēl viens lūgums, vai mēs varam sākt izskatīt ar jautājumu 139. Jums ir vienkārši klātesošs cilvēks. Un tad, ja? Piekrītat? Tad 139. jautājums par lokālu plānojumu nekustamajiem īpašumiem Smilšu ielā 18 un 20, kas groza lokālu plānojumu Kuldīgas vecpilsētā Ventas Senlejā, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu. Un šeit es lūkšu Kasparu Rasu ziņot, jo šis jautājums nav bijis komitejā. Jā, paldies. Ierosinājums ir uzsākt lokālu plānojumu 2 zemes vienībām Smilšu ielā. Man ir lūgums Evai atvērt darbu uzdevumu, tad kartē būs labāk redzams, jo vienmēr ir labāk redzēt to kartē nekā ļoti gari stāstīt. Bet arī stāstot, es domāju, ka teritorija ir diezgan labi pazīstama. Tās ir 2 zemes vienības, kas robežojās ar Smilšu ielu un Veco slimnīcu. Tā viena ir pazīstama šobrīd kā Vecais Elvi, jeb Alkautletus konkrēto brīdi, un tad otra zemes vienība, kas ir daļēji apbūvēta un daļēji neapbūvēta. Kā zinām, šajā teritorijā Ivars Eglītis attīst medicīnas centru. Daļēji jau būvniecība ir procesā, un arī BIS sistēmā var paskatīties vizualizācijas, kas jau tur ir. Bet daļēji šī apbūve diezgan kompleksa un daļēji tā vēl tiek tikai plānota un projektēta. Un Ivars Eglītis griezās ar iesniegumu, saskatot, ka medicīnas centra vajadzībām un ievērojot to, ka apkārtējās vides šis konteksts varētu pieļaut noteiktas atkāpes no šobrīd spēkā esošā lokāla plānojuma Kuldīgas vecpilsētai apbūves noteikumiem. Mēs ļoti rūpīgi šo situāciju izvērtējām teritorijas plānošanas darba grupā kopā ar būvvaldes kolēģiem, plānotājiem, izrunājām ar vadību un arī attiecīgi ar Eglīšu kungu. Un ne visam, ko viņš rosina, attiecīgi mēs piekrītam, bet ir panākts tāds kompromiss, ka tīpaši jaunajos būvapjomos tādas atkāpes ņemot tieši šo teritoriju vērā un to, ka tur blakus jau ir Kuldīgas tehnoloģiju un turismu tehnikuma tehnoloģija centrs un adatu fabrika, tad šādas atkāpes būtu pieļaujams. Es negribētu ļoti detalizēt tagad citēt to, kas ir rakstīts darba uzdevumā. Tur ir norādītas visas konkrētās pieļaujamās atkāpes, ko mēs varētu grozīt ar lokālu plānojumu, tīpaši jaunbūves daļai un attiecīgi noteikumi esošo apjomu pārbūvē. Varbūt, ja būs jautājumi, arī Jāna palīdzēs precīzāk. Nedaudz var papildināt, kā arī Vecpilsētas vidus komisijā skatīja. Vēl nebija tā detalizācija, bet kopumā skatīja un arī tā kā atbalsts par to, ka tos kompromisus varam meklēt tieši šajā teritorijā ir. Arī no šiem speciālistiem. Es gribētu uzsvērt, šī teritorija ir, protams, atšķirīga, piemēram, no baznīcas ielas zonas, un šeit tādi mūsdienīgi elementi arhitektūrā būtu pieļaujami, un lai to izdarītu un nebūtu pretrunā ar esošiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, tad tieši šai teritorijai, šiem lokāla plānojuma teritorijai, šīm 2 zemes vienībām ir izstrādājums atsevišķs lokāla plānojums, kurā ir iekļauti tie apbūves noteikumi, kas attiektos tieši uz šo teritoriju. Šeit tas nav runa par kaut kādu kopējo kursa maiņu vai tam līdzīgi. Protams, ka mums izstrādē ir arī teritorijas plānojums lielais, bet ņemot vērā, ka tāds medicīnas centrs, ja tas projekts būs sekmīgs, es domāju, mums visiem ir diezgan būtisks, jo tas ir ieplānots kā reģionāls nozīmes centrs, tad tas priekšlikums šeit mazliet dot tādu zaļo koridoru un steidzamības kārtā izstrādāt šo lokālu plānojumu un attiecīgi
attiecīgi tad pēc iespējas ātrāk viņu apstiprināt, lai ieceru virzītos uz priekšu. Jā, man liekas, ka deputātiem tas pamatojums ir skaidrs un vienkārši varbūt ir jautājumi, jo arī Gins, ja ir šeit. Jā, varbūt var nokomentēt. Es aiziešu galvenai arhitektei, iedošu mikrofonu. Labdien! Jā, šis darba uzdevums ir tapis kopā ar mums, ar būvvaldes speciālistiem. Un mēs saredzam, ka lokālajā vietā, tādēļ tas ir lokāli plānojuma uzdevums, to var pieļaut, bet tās ir tādas niansētas izmaiņas. Nav runa par to, ka tā būtu mūsdienu arhitektūra vai kaut kādas tādas mūsdienu izteiktas izpausmes, jo Smilšu apbūvē, Smilšu frontē tam visam apjomam un fasādes kompozīcijai, materiāliem visam ir jānotur Vecpilsētas aura, tāpat arī parka pusē, un runa ir tikai par tādām niansēm, kā iekšējā stiklotā pakete iekšējā vērtnē un neaizsekt kādas ēkas ieejas daļas ar papildus koka lamelām un tiešām tādām niansētām daļām. Jūs jau redzat, ka daļa no tās ēkas jau top, un šīs ēkas dažādos būvperiodos tapušas. Kā mēs zinām, tur ir bijusi padomlaika katlmāja, un tur ir bijuši padomlaika garāža. Mēs varam to tā nosaukt padomlaika garāža, kas ir pārbūvēts, un vēl tur būs jaunbūve. Tādēļ tas ir cita veida rakstura komplekss, un mēs viņu vairāk savelkam kopā ar Kalpaka 1 un Kalpaka 4, nekā ar to ierindas apbūvi, kas ir tālāk jau dziļāk Vecpilsētā. Un kad man kolēģi uztraucās par to, vai tas neradīs precedentu kādām citām iespējamām Vecpilsētas teritoriju izmaiņām, tad tam nevajadzētu radīt precedentu, tādēļ, ka ar šiem lokāli plānojumu grozījumiem nevar mainīt saglabājumās kultūras pieminekļu vērtības vai UNESCO teritorijas vērtības. Ar šo var mainīt tikai aizsargjoslas vērtību nianses, un tādēļ mēs uzskatām, ka šo varētu risināt. Mēs arī esam runājuši ar pasūtītāju un to kompromisu raduši tām niansēm, jo šīs tiešām ir nianses. Jā, jūs piekrītat, manuprāt, tas ir lieliski atrodams kāds uzņēmējs, kas šobrīd ir gatavs investēt un attīstīt kaut ko mūsu pilsētā. Un ja jums nav pretenzijas kā būvvaldei, kā arhitektam, tad es neredzu, kāpēc. Manuprāt, vai ir kādam jautājumam vai kaut kāda komentāra vai viedoklis? Manuprāt, arī nav, ka man liekas. Jā, tieši tā uzticamies speciālistiem. Jā, vai vēl kāds papildināt, ko vēlas? Protams, mums bija diskusija, ja jau tās ir tādas izmaiņas un atkal ir vajadzīgi grozījumi un tā tālāk, vai tiešām tad jābūvē šāds centrs Vecpilsētā, un tad mums iekšēji atbildi ir jā, mums tiešām visu vajag šīs funkcijas Vecpilsētā, tādēļ, ka Vecpilsētai jābūt dzīvai, un visu tā ikdienas plūsmās mums vajadzētu to Vecpilsētu ietvert, un tādēļ arī šis piedāvājums. Jā, tur uz 4000 kvadrātmetru apmēram. Būs jāapstiprina tas. Paldies. Jā, labi, paldies. Tā, deputāti, vai tad mums ir nepieciešams balsojums, vai mēs atbalstām visu, ja? Tā, paldies, tad lēmums pieņemt. Tad iesim pie pirmā jautājuma. Tātad pirmais jautājums par 29. decembra 2022. gada Kuldīgas novada domes lēmuma protokols numur 13.59 par nekustamo īpašumu nodošanu lietošanā pašvaldības iestādē Kuldīgas novada muzejs papildināšanu. Vai ir nepieciešams kaut precizēt? Varbūt tā ļoti īsi, kas tur ir, adreses, vai ne? Papildinās tikai ar adresēm. Kuldīgas muzejs ir lūdzis nodot viņa lietošanā garāžas, kas atrodas uz nekustamā īpašuma Liepājas ielas 14 zemes, kas veiksmīgi bloķējās ar viņiem esošo Dzirnavu ielas 5 īpašumu. Tātad tikai garāžas un zemes gabala daļa zem tām. Piekrītam, ja? Paldies. Otrais par pašvaldības īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā dzīvokļu īpašumiem Kuldīgas pilsētā. Vai ir kādi jautājumi? Skatīts arī attīstības komitejā. Apstiprinām. Paldies. Trešais par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala daļu Mucnieka ielā Kuldīgas novadā. Lūdzu, kolēģi, vai ir jautājumi? Pēc projekta, ja? Paldies. Reklāmai. Jā, komitejā ir sīk un smalki izskatīts arī. Ceturtais par turpmāko rīcību ar vairākiem zemes gabaliem Kuldīgas pilsētā. Varbūt šeit var pavisam īsu komentāru, lūdzu. Igadējais iesniegums saņemts no individuālā komersanta Randiņš, kas
uz sezonālu laika periodu pārņem no pašvaldības zemes gabalus vai tā daļas, zāles un sienu ieguvēji. Tātad šajā gadā viņi atkal to lūdz, tās pašas teritorijas nodod arī šajam gadam. Vai atbalstam? Jā. Ja, paldies. 5. par dzīvokļa īpašuma Liepziedi 17 Vārmē, Vārmas pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsevināšanai. Paldies. 6. par dzīvokļa īpašuma Torņa ielā 312 Dzeldā, Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsevināšanai. 7. par nekustamā īpašuma Avoti, Raņķu pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. Paldies. 8. par nekustamā īpašuma Jaunciecere, Skrundas pagastā Kuldīgas novadā 2,27 hektāru platībā zemes nomas līguma izbeigšanu uz iesniegumu pamatu. Ja? Paldies. 9. par nedzīvojamo telpu Baznīcas ielā 32A Kuldīgā nomu. Iznomājam. Paldies. 10. par nomas līguma izbeigšanu par nekustamā īpašuma Meža kapi Kurmāles pagastā Kuldīgas novadā daļu. Vai ir kāds jautājums? Nē, tur pārtraucās un nākamais būs Ja? Paldies. Apliečē īpašnieks mainīja. Jā. 11. par nekustamā īpašuma Meža kapi Kurmāles pagastā Kuldīgas novadā daļas iznomāšanu. Šeit šobrīd tiek iznomāts. Jā. Ja? Paldies. 12. par nekustamā īpašuma Matičas 1 Ēdolas pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ja, paldies. 13. par nekustamā īpašuma Matičas Ēdolas pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 14. par Kabilas pagasta zemnieku saimniecības Bāči iesnieguma izskatīšanu. Tad tur ir apliecinājums. Jā, Jā. mēs skatījām un atbalstījām, ka izsniedzam to. Ja? Paldies. Tā, 15. jautājumu es nolasīšu, bet man ir lūgums, ka mēs, kā juridiski tagad skaitās, mēs viņu, kā mums jādara ir. Jo mums ir tā, ka mums ir nepieciešama vēl saruna un tikšanās šeit. Nu, tā, ka viņu nevajadzētu tā, ka ne lemt, ne noraidīt, ne pieņemt, bet vienkārši, jā, šobrīd pat principiāli. Vēlams uzdot speciālistiem vēl tikties ar iesniegumu iesniedzēju, jo mums bija vakar saruna speciālistu līmenī, bet mums vajag vēl tikties ar iesniegumu iesniedzēju. Tad 15. par turpmāko rīcību ar nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā Kuldīgas novadā zemes vienības daļu. Šobrīd mēs vienkārši nepieņemam. Mēs uzdodam speciāli. Jā, bet nav viņš tā kā, nekāds tāds ne par, ne pret mums nav jābalso. Jā, tā kā speciālistiem uzdodam tālāk vēl strādāt pie šī jautājuma. Piekrītam visi, ja? Paldies. 16. par turpmāko rīcību ar nekustamā īpašuma Vijolīšu ielā Kuldīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļu. Vai ir jautājums, jo šis arī ir skatīts komitejā? Ja? Jā, paldies. 17. par zemes gabala daļas Pils ielā 4A Kuldīgas novadā nomas tiesību izsoli ielu tirzniecības vietai. Jā, šie ir visi skatīti komitejā. Ja? Jā. Paldies. 18. par dzīvokļa īpašuma Virkas ielā 22, 31 Kuldīgas novadā nomaksas pirkuma līguma pārslēgšanu. Paldies. 19. par nekustamā īpašuma Kraujas Kabilas pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. 20. par telpu grupas Pakalniņi 1 Sermītē, Laidu pagastā Kuldīgas novadā nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Samariešu apvienība. Paldies. 21. par medību tiesību iznomāšanu nekustamajos īpašumos Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā. Paldies. 22. par nekustamā īpašuma Tomi Paduras pagastā Kuldīgas novadā nomas līguma termiņa pagarināšanu. 23. par nekustamā īpašuma Jaunkaņepvērpji Gudanieku pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. Paldies. 24. par pašvaldības nekustamo īpašumu 3 zemes gabalu gatavošanu atsevināšanai. Akācija aleja, Jasmīna aleja un kas mums ir trešais? Jā.
Jā, apstiprinām. Skatīts ir komitejā un apstiprināts. 25. par nekustamā īpašuma cīruļi Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu mutiskā izsolē. Paldies. 26. par nekustamā īpašuma ābeļdārzi Īvandas pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības daļas iznomāšanu. Paldies. 27. par nekustamā īpašuma diebeļi Īvandas pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 28. par nekustamā īpašuma kraumaņi Īvandas pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 29. par nekustamā īpašuma lapiņi Laidu pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 30. par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Kabils pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 31. par nekustamā īpašuma Laidu palīgsaimniecības Laidu pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 32. par nekustamā, par dzīvojamās mājas Krasta ielā 4 Alsungā, Alsungas pagastā Kuldīgas novadā izslēgšanu no 1. februāra 2024. gada pilnvarojuma līguma. 33. par nekustamā īpašuma dārziņi Ēdoles pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 34. par nekustamā īpašuma Rudzīši 1 Ēdoles pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 35. par nekustamā īpašuma Malvīnas Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu mutiskā izsolē. 36. par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 26C Skrundā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 37. par nekustamā īpašuma Laidu palīgsaimniecības Laidu pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu un pārjaunojuma līguma slēgšanu. 38. par nekustamā īpašuma Sermītas palīgsaimniecības Laidu pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 39. par nekustamā īpašuma Sermītas palīgsaimniecības Laidu pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu un pārjaunojuma līguma slēgšanu. 40. par nekustamā īpašuma Laidu palīgsaimniecības Laidu pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 41. par 2023. gada 21. decembra Kuldīgas novada domes lēmuma protokols numurs 16.69 par nekustamā īpašuma Sakņu ielā 1 Kuldīgā Kuldīgas novadā nomaksas pirkuma līguma turpmāko rīcību atcelšanu. Atceļam, ja tur samaksāts. Turpina to atcelināšanas procesu. Ja? Visiem skaidrs, jā. Paldies. 42. par nekustamā īpašuma Vecteckavas Rumbas pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas iznomāšanu. 43. par bērnu uzņemšanu Kuldīgas novada vispār izglītojošo skolu 1. klasēs 2024. 2025. mācību gadā. Un tad, kad mēs sākam uzņemt ar pirmdienu? Martu 2008. Jā, bet šo vajadzētu arī izziņot arī no pašvaldības, jo katru skolu jau atsevišķi arī izziņo, bet arī no pašvaldības, ko akceptējam, ja? Akceptējam, skatīts. Paldies. 44. par obligātās sagatavošanas grupu bērniem no 5 gadu vecuma komplektēšanu Kuldīgas novada vispār izglītojošās skolās 2024. 2025. mācību gadā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Jo ir arī diskutēts komitejā. Arī komitejā, jā. Nav jautājumu, akceptējam, ja? Jā. Paldies. 45. par uzņemšanu Kuldīgas novada vispār izglītojošo skolu 10. klasē 2024. 2025. mācību gadā. Un šeit es lūkšu izglītības pārvaldē, varbūt tās tad ar nedaudz var.
Tātad šis jautājums ir kompleksā ar nākamo jautājumu. Ja jūs skatāties darba kārtībā, tad mūsu priekšlikums bija atvērt 10. klases 2 vidusskolās, Kuldīgas centra vidusskolā un Viļa Pludoņa Kuldīgas vidusskolā. Savukārt Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolā 10. klasi neatvērt nākamajā mācību gadā. Un darba grupa šobrīd tad strādā, lai izveidotu šo piedāvājumu modeli visiem Kuldīgas novada jauniešiem, kuri vēlas nākamajā gadā mācīties 10. klasē, palielinot to iespēju izvēlēties padziļinātos priekšmetus atbilstoši viņu nākotnes karjeras iecerēm. Mums nebūtu vērtīgi. Mēs pēc tam nobalsosim atsevišķi par šiem jautājumiem 45. un 46. Bet varbūt tad arī uzreiz, jo viņi ir tā kā sasaistīti, tad varbūt uzreiz es lūkšu varbūt Lilita arī nokomentēt par 46. jautājumu par Kuldīgas mākslas un humanitārās zinības vidusskolas reorganizāciju. Pēc tam balsosim atsevišķi, bet jo tie ir tādi kompleksi sasaistīti. Tātad saistībā ar to, ka šobrīd notiek diskusijas valstī par finansējumu modeļa maiņu, mēs bijām spiesti arī pārlūkot savu izglītības iestāžu tīklu pilsētā, un ne tikai tāpēc, arī tāpēc, ka mēs vēlamies, lai jebkuram jaunietim, kas ir Kuldīgas novadā, būtu vienādas iespējas izvēlēties, mācīties padziļinātos priekšmetus. Tad, izskatot kompleksi šo te piedāvājumu katrā skolā un skolēnu skaitu katrā skolā, mēs sapratām, ka vidēji mūsu novadā, kā jūs redzat, lēmuma projektā ir 290–280 jaunieši katru mācību gadu, kas nozīmē, ka mēs pilnībā varam nodrošināt 2 vidusskolu darbību, bet mums pilsētā ir 3 vidusskolas. Un Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskola ir tā vidusskola, kurā mēs telpu dēļ nekad nevarēsim uzņemt 2 paralēlās klases vidusskolas posmā, lai pilnībā nodrošinātu iespēju šiem jauniešiem arī padziļināti mācīties vairāk priekšmetus, nekā viņiem šobrīd ir. Šobrīd šajā mācību gadā, šajā skolā jaunieši apgūst tikai 4 mācību priekšmetus padziļināti, kur centra vidusskolā tie ir 6, Viļa Pludoņa skolā tie ir 9. Nu, tad, lai izlīdzinātu šīs iespējas, jo vispār šīs izvēles iespējas ir 12 mācību priekšmeti. Tad šobrīd, kā jau jūs dzirdējāt, ir izveidota darba grupa. Darba grupa jau 2 reizes ir tikusies, un šobrīd jau mēs strādājam pie šī piedāvājuma konkretizēšanas. Šobrīd jau mēs apspriežam konkrētus piedāvātos mācību priekšmetu komplektus, kuri sastāv no 3 padziļinātiem mācību priekšmetiem. Nākamā šīs grupas tikšanās ir 5. martā. Un mēs turpināsim darbu pie tā, lai šiem mūsu Kuldīgas jauniešiem vienādi piedāvātu iespēju izvēlēties padziļinātos priekšmetus atbilstoši viņu karjerai, nevis atbilstoši tam, ko skola var piedāvāt, vai nu vadoties pēc konkrēta skolotāja vai skolēnu skaita, jo nebūtu labi, ja mēs atbalstītu pieeju, ka izvēlamies to, ko mums vajag, bet tad nobalsojam, kuru priekšmetu mācās vairāk, un tad to arī īstenojam. Tas īsti nebūtu par kvalitatīvu izglītību. Deputātiem noteikti ir jautājumi. Lūdzu. Jā, man būs 3 jautājumi tieši saistībā ar izglītības pārvaldi, kas man ir iesūtīti. Un iesūtīti noteikti ir no personas, kas ir saistīti ar šo humanitāro skolu, ja tā saīsinājumā var nosaukt. Un pirmais jautājums ir šāds: vai izglītības pārvaldē tiks noteikts konkrēts izglītojamo skaits, cik paredzēts katrā klasē uzņemt? Izglītības pārvaldē nav tiesības noteikt skolēnu skaitu. Šobrīd ir atvērts izglītības likums. Izglītības likums deleģē šo te tiesību Izglītības zinātnes ministrijai, un tālāk Izglītības zinātnes ministrija nosaka šo skolēnu skaitu, kas ir nepieciešams, un tas ir saistīts arī ar finansējumu piešķiršanas kārtību, ko arī nosaka Izglītības un zinātnes ministrija. Kā mēs sapratām no tikšanās reizes ministru kabinetā, tad plānoti šie te juridiskie dokumenti pieņemt aprīlī, un tad skatīsimies, kā tas būs, bet izglītības pārvaldē nav tādas tiesības noteikt šo skolēnu skaitu. Bet tas arī saistīts ar kvadratūru. Tie ir ministru kabineta noteikumi par higienas prasībām, un tie arī nav izglītības pārvaldes pieņemti noteikumi. Labi.
Otrais jautājums. Vai izglītības pārvaldē ir kādi aprēķini, prognozes, cik 9. klašu bērni Kuldīgas pašvaldībā nākošajā mācību gadā plāno turpināt mācības vidusskolās 10. klasēs? Tātad, skatoties uz iepriekšējiem gadiem, ir aprēķini, ka tie ir vidēji 45% katru gadu no 9. klases jauniešiem. Šogad mēs vēl šo pilno aptauju neesam veikuši, jo parasti mēs jautājam, kurā skolā tu vēlies mācīties, un kamēr mums nav skaidrs šis tīkls, tad mēs neuzdodam skolēniem šo jautājumu. Bet tad, kad būs skaidrs stāsts, tad, kad deputāti būs pieņēmuši lēmumu, tad attiecībā no tā, kāds būs jūsu lēmums, tad mēs arī varēsim šo aptauju veikt, un marta beigās mēs jau tā prognozējoši varēsim pateikt, ka tik un tik jaunieši no 9. klases ir izvēlējušies mācīties mūsu vidusskolās, tad kurā no vidusskolām. Tad vēl pastiprināts jautājums šim papildus. Tad šobrīd 9. klašu skolēni novadā ir... Jā, es arī gribēju precizēt, mēs tā provizoriski, mums tā tendence, tie 45-50%, cik tas apmēram būtu kopā? Tad, kad es rēķināju šos 45%, tad tie bija 137 jaunieši, kas būtu potenciāli 10. klases skolēni no šī gada 9. klases skolēniem. 137 potenciāli, tie 45%. Bet tad, kad būs jau veikta konkrēta skolēnu aptauja, tad mēs varēsim, cik konkrēti viņi mēdz pārdomāt, bet katrā gadījumā tad uz to balstoties mēs jau tā kā konkrētāk varēsim saprast, cik daudz ir tie mūsu 10 klasnieki. Tad pārējie aiziet uz tehnikumiem un citām vidusskolām, ja? Jā, pārsvarā aiziet uz tehnikumiem, uz vidusskolām, kas ir ar kādu tādu ievirzi, kas nav mūsu novadā, piemēram, mode vai stils vai mūzika. Tā, un tad daži aiziet, protams, arī, kas ir, vai tā ir Āgenskalna ģimnāzija, kur dažkārt aiziet. Truvas vidusskola arī izvēlās. Un trešais jautājums. Kāds būs konkrēts izglītības pārvaldes noteiktais izglītojamo skaits 10. klašu komplektos, ja tāds tiks noteikts? Tātad šeit man atkal ir jāsaka, ka izglītības pārvaldē nav tādu tiesību noteikt šo skaitu, bet tad skatoties šo te aprakstu programmas finansējumu skolā, tad tā ir klase no 20 līdz 30 bērniem, kura ir vidusskolas posmā kā vidēja vai liela klase. Tad tādā veidā arī šīs klases tiek komplektētas, bet te ir jāsaprot, ka mūsu pieredze par mācībām vidusskolā ir nedaudz atšķirīga. Tas, ka klases tiek komplektēta no 20 vai 25 jauniešiem, nenozīmē to, ka šie jaunieši visus priekšmetus apgūst šādā te sastāvā. Būs mācību priekšmeti, kur, piemēram, viņi būs 15, vai kur viņi būs 20, vai varbūt pat 10, atkarībā no tā, cik būs šo te mācību priekšmetu izvēlējušies mācīties. Es varbūt arī papildinot, kā reiz tas ir stāsts par šiem padziļinātajiem kursiem, kur pie šī modeļa, kad mēs varam plašāk piedāvāt šo piedāvājumu, tad kā reiz var būt tā, ka būs noteikti pilnīgi paredzams. Tās būs valodas, piemēram, kas noteikti, tāpat angļu valoda, ko izvēlēsies lielāks vairums, un arī valodu ir brīvāk apmeklēt arī un mācīties tādā skaitliski lielākā sastāvā, bet, piemēram, tāda specifika programmēšana vai kaut kas tāds ļoti vēl specifiskāks, viņi nekad nebūs tik plašs pieprasījums vai, tāpat literatūra, vēsture, un tad tas neliedz tur mācīties arī, ja tie būs varbūt 8 jaunieši novadā vai 10, tad mēs to varam vienkārši arī nodrošināt. Jā, paldies. 4. jautājums varbūt arī reizē ir pārvaldēji, tomēr kā izglītības iestāžu tādiem pāraudzītājiem, bet varbūt izmantojot vēl nesen esošo direktoru. Vai Viļplūdoņu Kuldīgas vidusskolas un Kuldīgas centra vidusskolas direktori var pārliecinoši apgalvot, ka skolas ir gatavas nodrošināt Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 9. klasniekiem vietas. Tad es domāju tā, ja viņi visi būtu nācējuši šajās 2 vidusskolās, jo sabiedrībai šķiet, ka šis apgalvojums ir tik plūstoši un īsti pārliecību nenostiprina. Man ir jāatbild. Gan. Es varu tātad sarunās ar abu skolu direktoriem. Es esmu saņēmusi pārliecinošu atbildi, ka jā,
visiem jauniešiem būs vieta. Un resursus nodrošināt. Nu, skaitliski šobrīd, ja mēs runājam vidēji vienā klasē, Kuldīgas mākslas humanitāro zinātņu vidusskolā apmēram 20 skolēnu, un direktori arī ir vidēji tā 18-20 skolēni. Šogad pabeigs 19 jaunieši. Jā, nu tad tas ir tāds vidējais skaits, un tad skatāmies vidusskolā kopumā ir ap 60, un es domāju, tur nekādas problēmas. Nu, skaitlis noteikti šāds skaits ir. Nu, tā kā papildināt ar kaut ko, ka klašu ietilpina. Es domāju, ka noteikti gan centra vidusskola, kurā es arī biju vēl šodien apskatot. Izmērīju kvadrātmetrus un paskatījos, kā veids ar projekta realizāciju, jo mēs zinām, ka bija daudzas lietas, vēl, kas tā kā jāpiegādā un piegādāsim laiku gaitā. Tad es gribu teikt, ka jā, gan centra skola, un esot arī Plūdoņu vidusskolā pagājušā gadā, es gribu teikt, ka šīs telpas gan pēc kvadratūras, gan arī pēc aprīkojuma atbilstoši 21. gadsimtam ir gatavs. Ja runājam par pedagogiem, tad jau mēs esam arī vairāk kārt domē paši diskutējuši kopā ar izglītības pārvaldu, uzklausot, ko saka šī brīža skolu vadītāji, tad tas mērķis arī ir veidojot šo piedāvājumu vidusskolām, skatīties pēc skolotāju pieejamības, kvalifikācijas un tā tālāk, lai tieši pievērst uzmanību šiem padziļinātajiem kursiem 12. klasēs. Es domāju, ka Lilita kā speciālists piekritīs, ka gan viena skola, gan otra skola ir gatava uzņemt. Man varbūt tāds ierosinājums, un iespējams jau, ka tas jau notiks, bet pavasaris ir īstais laiks tādām atvērto durvdienām, ka tieši šajā pārmaiņu periodā varētu būt iepazīšanās, kam tik vien ir vēlme vecākiem un bērniem šajā pārmaiņu procesā. Noteikti, un Lilita varbūt tās papildinās, bet šobrīd ir arī esam vienojušies, ka tiks izstrādāts kopā ar skolām, tad šie grozi tiks izstrādāti, un tad noteikti mēs vēlamies, lai skolas iepazīstina arī kopumā, ar visu. Un vēl es gribu vienkārši piebilst, vēl papildinot, ka par padziļinātiem kursiem mēs domājam arī Kuldīgas mākslas humanitāro zinātņu vidusskolā. Nav tā, ka tajā skolā vairs, jo tur arī ir ļoti labi pedagogi, kas var arī šos padziļinātos kursus, un arī šobrīd skatoties to piedāvājumu un tās bāzes vietas, arī šajā darba grupā strādā arī šīs skolas, gan direktori, gan arī direktors vietniece, kur kopīgi skatās un pilnīgi iespējams, un es esmu pārliecināta, ka būs arī padziļinātie kursi, kas tiks nodrošināti tieši tajā skolā. Jā, lūdzu, Kristīna. Man viens tāds praktisks jautājums. Jūs teicāt, ka 137 skolēni uz vidusskolu, bet ja mēs atveram tikai 4 vidusskolas klases, tas sanāk 120, kur tie 17 paliks? Nē, 120 ir minimālais. 120 ir minimālais skaits. Zemāk par 120 netiek saņemts finansējums. Ja ir 4 klases, tad tur ir 120 skolēni. Jūs jau teicāt no 20 līdz 30. Tas ir minimālais, Kristīna, tas ir minimālais. Tas nav tā kā noteikts, tā kā viss vairāk nē, jā? Jā, vidus minimāls. Tas ir mazākais, lai saņemtu vispār finansējumu. Tā kā šobrīd, piemēram, ja mēs esam lēmuši, ka, lai atvērtu klasi, ir jābūt tur vismaz 10 skolēniem vai tur 12, tad šeit arī ir vienkārši, lai vispār varētu saņemt tas finansējumu, tas ir noteikts tāds noteikts. Bet Lilita varbūt vēlas papildināt. Es arī paskaidrošu par šo, ka tas 20 ir tas minimālais skaits, kas ir tā kā vidēji klase, vēl ir arī liela klase, bet kā jau es teicu, principā datu bāzē mēs pat varam savadīt, ka tā ir vispār tikai viena klase ar tiem 60 vai 70 bērniem, bet tas ir tikai datu bāzē. Pēc tam šie bērni dalās grupās un pēc konkrēta mācību plāna apgūst šo te savu mācību saturu. Tā kā tāds izpratnes, tāds klases jēdziens ir šobrīd tāds diezgan izplūdis mūsu izpratnē, tā kā mēs gājām A un B un C klasē un tā arī kopā mācījāmies, tad šobrīd šis jaunais saturs īsti nav pēc tāda A un B un C klases modeļa. Arī papildināt, es nezinu kā šogad, bet piemēram vēl, kad es arī Plūdoņu skolā arī biju kā direktori, mēs piemēram pat 10. klasē mums bija viena klase. Viņa bija viena ar 50 ap 60 skolēniem, bet tas nenozīmē, ka viņi 50 vai 60 skolēni mācījās kopā, viņiem bija matemātika, viņi mācījās, tas bija viena grupa,
grupa, valoda bija citai grupai, un tieši tā vairākos tajos priekšmetos, principā, viņi sanāca kopā varbūt vienreiz nedēļā, kad visi, ar audzinātāju satikties, un tad arī skatās. Tas arī nav tā, ka tam vienam audzinātājam tikai arī ir jāpieskat šie jaunieši un jābūt kopā. Tāpat ir pedagogi, kas kā otrs audzinātājs var būt klāt. Tur tie risinājumi ļoti dažādi ir. Tā kā tas nav tā, ka visi tagad nāk un visi kopā mācās visu laiku. Jā, lūdzu. Jā, es vienkārši sociālo un izglītības komitejas sēdē, es sapratu, Lilita, ka tas galvenais ieguvums būs tas, ka tā mācību kvalitāte uzlabosies tajā vidusskolas posmā. Un piedāvājums. Otrdien mums bija Latvijas Industriālās tehnikas asociācijas valdes sēde, un pirmo reizi šajā sēdē 40 minūtes. Tātad ir uzņēmumu vadītāji runāja par to, ka darba tirgu ir ļoti slikti sagatavoti tātad šie te potenciālie darbinieki. Un atkal bija runa par to pašu nelaimīgo eksakto izglītību. Un es uzskatu, ja tas patiesi uzlabo mācību kvalitāti un to, ka tie cilvēki bērni, kas pabeigs, jo tie patiesībā ir potenciālie tie audzēkņi, kas pēc tam dosies uz augstskolām, pēc vidusskolas, vai ne? Un, ja tas tiešām dos šādu efektu, es domāju, ka ir pēdējais laiks mums kaut ko darīt. Es varbūt gribētu arī dot vārdu, jo arī klāt ir arī skolas direktori. Lūdzu, Valdi, jā. Jā. Man būs samērā neliels tāds komentārs par to, ko teica izglītības pārvaldes vadītāji, un ko jūs visi arī dzirdējāt un ko jautājumos uzdev. Jā, liela taisnība. Mēs esam maza skola, un mēs nekad neesam pretendējuši uz kaut ko vairāk, jo vienkārši fiziski tas nav iespējams. Mūsu skolā nekad nebūs 120 bērnu vidusskolā, tas nav iespējams. Un līdz ar to mēs nekad arī neesam pretendējuši uz to, lai piedāvātu ļoti plašu padziļināto kursu. Tas vienkārši reāli nav iespējams. Tāpēc arī mēs neko arī neierobežojām, jo uz mūsu skolu bērni nāca jau uz konkrētu piedāvājumu. Un tas noteikti nav eksaktais novirziens. Ja, mums ir sava specifika, un to mēs arī piedāvājām. Šobrīd runa jau nav par to, vai mēs ko varam vai nevaram piedāvāt vairāk vai mazāk, vai kvalitāti. Šajā gadījumā runa ir par mūsu skolu tikai par skaitļiem. Mēs nebūsim nekad 120, tātad, ja mēs esam tikai 60, tātad, ja finansējumu nedod, tad kur ir varianti, ja? Un arī, mēs ar to, ka mūsu skolā mēs neatveram 10. klasi, būsim godīgi. Arī lielajās skolās šobrīd nav 120 bērnu vidusskolā. Tātad varbūt tad arī 2 lielajās skolās būs tie 120 bērni. Esam godīgi un nerunājam par kvalitāti, jo lai kur mūsu skolā vienmēr ir bijusi laba kvalitāte, ja, ne jau tāpēc viņi vairs nebūs vidusskola. Ja? Tā kā, šeit ir tās mazliet sabiedrībā tās informācija, kas ir bijusi, un mazliet pedagogi ir. Tā kā bišķi. Es esmu šeit tikai tāpēc, ka pedagogi tā vēlējās, lai tomēr ir nepastarpināta informācija un lai ir konkrēta lieta, par ko tad mēs arī par ko runājam. Ja? Situācija ir tāda, kāda ir. Jūs arī, ne mēs to skolu atvēram, ne mēs dibinājām, ne mēs varam likvidēt kā vidusskolu, kā tādu. Vēl 2 gadus mēs būsim, un paldies Dievam, būsim arī kā pamatskola, ja deputāti tā lemj un tā pašvaldība lemj. Bet jā, tas ir mūsu piedāvājums, tas ir tas humanitārais mākslas virziens, un tāds tas ir bijis un ļoti kvalitatīvs vienmēr. Jā, liels paldies. Jā, mēs noteikti, es arī vēlos uzsvērt, šobrīd šī reorganizācija netiek veikta tādēļ, ka skola nepiedāvātu kvalitīvu izglītību. Šobrīd ir stāsti par to, ko jau mēs minējām, mums novedās ne tikai iedzīvotāju skaits, bet arī skolēnu skaits ļoti būtiski samazinās.
un aizvien lielāku popularitāti tiešām iegūst arī šī profesionālā izglītība, kas principā valstī jau skatoties vidēji ir pus uz pusi, jau 50% apmēram skolēni izvēlas profesionālo izglītību, un mēs jau nevaram ignorēt, mēs jau turpat arī esam, un šobrīd tieši tā kā arī direktora min, mums arī abās lielajās vidusskolās tas skolēnu skaits, viņš varētu iznest 120, varētu neiznest 120, un tādēļ šodien tas mūsu uzdevums ir skatīt šo vidusskolas tīklu kopumā, kompleksi, kā novadā, jā, un tādēļ, un šeit viennozīmīgi mēs redzam, ka mēs šādā veidā to piedāvājumu paplašināsim piedāvājumu, bet, kā jau vēl vienreiz uzsver, tas nav tādēļ, ka šajā skolā būtu slikti kāds sagatavot bērnus, jo arī turpmāk mēs plānojam, kad, kā es iepriekš arī minēju, padziļinātie kursi būs arī šajā skolā, ko piedāvās šīs skolas pedagogi, kas strādā tieši ar vidusskolēniem. Lūdzu. Man jautājums ir vēl visiem noteikti. Vai ir bijusi tikšanās pilnīgi ar visām mērķa auditorijām, skolas padomi, vecākiem, pedagogu kolektīvu? Mēs 1. februārī tikāmies ar pedagogu kolektīvu, un arī pagājušajā nedēļā mums bija tikšanās arī ar iestādes padomi. Šodien arī ir vecāku sapulce 9. klasē, kur arī izglītības pārvalde arī piedalīsies. Arī, jā, un pagājušajā nedēļā ar izglītības iestādes padomu mums bija vairāk stundu saruna, diskusija, runājām tiešām par ieguvumiem. Manuprāt, mēs tā tiešām sadzirdējām viens otru. Jā, un skolas padome bija informēta arī decembrī. Jā, decembrī. Jau pirmo reizi jau skolas padome par šo situāciju, par to, kāds ir tas ziņojums, kas tiks pieņemts, tātad par to jau es informēju tādu skolas padomu. Vai ir kādi jautājumi vēl? Labi, tad es aicināšu. Tad pirmais mums ir 45. jautājums, par kuru jābalso. Tātad par uzņemšanu Kuldīgas novada vispār izglītojošo skolu 10. klasēs 2024. un 2025. mācību gadam. Kurš par? Tad piefiksējām? Vēl vienreiz ICU, lai var piefiksēt. Bija, paldies. Kurš pret? Atturās? 3 atturās. Tātad, jā. Ainās, Kristīna un Raits. Paldies. Lēmums pieņemts. Un 46. par Kuldīgas mākslas un humanitārā zinību vidusskolas reorganizāciju. Kurš par? Piefiksējām, Evi, jā. Paldies. Pret? Atturās? Arī 3 kolēģi atturās. Ainārs, Kristīna un Raits. Paldies. Lēmums pieņemts. 47. par ziedojumu Ineses Vaideras grāmatas Misija Latvijai epizodes pieņemšanu un nodošanu Kuldīgas novada vidusskolām. Tā ir propaganda. Pieņemam? Jā, jā, paldies. 48. par pašvaldības nekustamā īpašuma laucenieki Kabiles pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. Šie jautājumi arī visi ir skatīti komitejā. Jā. 49. par nekustamā īpašuma Pūču lauks Kurmāles pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. Arī gatavojam. 50. par nomaksas pirkuma līguma slēgšanu par dzīvokļa īpašuma Upeskalni 13 Priedainē Kurmāles pagastā Kuldīgas novadā pārdošanu. 51. par dzīvokļa īpašumu Papardes 1 Laidos, Laidu pagastā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Slēdzam pirkumu. 52. par nekustamā īpašuma Vektori Kabilē, Kabiles pagastā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 53. par nomaksas pirkuma līguma slēgšanu par nekustamā īpašuma Veldres, Ēdolē, Ēdoles pagastā Kuldīgas novadā pārdošanu. 54. par nomaksas pirkuma līguma slēgšanu par nekustamā īpašuma Rūķīši, adrese Skolas iela 12, Jaunmuiža, Skrundas pagasts Kuldīgas novads pārdošanu. 55. par pirkuma līguma slēgšanu par nekustamā īpašuma Mežbirznieki, Kurmāles pagastā Kuldīgas novadā pārdošanu. Slēdzam pirkumu. 56. par pirkuma līguma slēgšanu par nekustamā īpašuma Nākotnes ielā 8, Skrundā Kuldīgas novadā pārdošanu. 57. par nekustamā īpašuma Miltiņi, Kabiles pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu. 58. par nekustamā īpašuma Saulieši, Kurmāles pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu. Arī iznomāšanu.
59. par nekustamā īpašuma Dārza ielā 17 Rudbāžos, Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu. 60. par Zigurda Putniņa iesniegumu. Tā, tas ir runāts finanšu komitejā, apstiprināts, un tur ir akceptēts arī. Jā, par depojām. Jā, akceptējam? Paldies. 61. par nekustamā īpašuma Celmiņi, adrese Lielā iela 5, Smilgas, Raņķu pagasts, Kuldīgas novads iznomāšanu. 62. par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Kabiles pagastā Kuldīgas novadā zemes iznomāšanu. 63. par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Kabiles pagastā Kuldīgas novadā zemes daļas iznomāšanu 1 hektāru platībā. 64. par nekustamā īpašuma Veldze, numuru 214, adrese Sakņu iela 9, Rumbenieki, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, zemes nomas līguma pagarināšanu. 65. par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Kabiles pagastā Kuldīgas novadā nomas izbeigšanu. 66. par nekustamā īpašuma Dikši, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, platība 0,5 hektāru iznomāšana mutiskā izsolē. 67. par nekustamā īpašuma Dikši, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, platība 2,7 hektāru iznomāšana mutiskā izsolē. 68. par nekustamā īpašuma pagasta centrs Ķikuros, Turlaus pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, platība 0,78 hektāri, iznomāšana mutiskā izsolē. 69. par nekustamā īpašuma pagasta centrs Ķikuros, Turlaus pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, platība 2,24 hektāri, iznomāšana mutiskā izsolē. 70. par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Turlaus pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, iznomāšana mutiskā izsolē. 71. par nekustamā īpašuma Krūmgrāveri, Alsungas pagastā Kuldīgas novadā, zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 72. par nekustamā īpašuma Irbenieki, Īvandes pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienību iznomāšanu. 73. par nekustamā īpašuma Kraumaņi, Īvandes pagastā Kuldīgas novadā, zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 74. par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Turlaus pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu. 75. par nekustamā īpašuma Turlaus palīgsaimniecības Turlaus pagastā Kuldīgas novadā 0,71 hektāru platībā iznomāšanu. 76. par nekustamā īpašuma Turlaus palīgsaimniecības Turlaus pagastā Kuldīgas novadā 0,3 hektāru platībā iznomāšanu. 77. par nekustamā īpašuma Priedaiņi, Nīkrāces pagastā Kuldīgas novadā, zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 78. par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Alsungas pagastā Kuldīgas novadā, zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. 79. par nekustamā īpašuma Aizas, Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā, zemes nomas līguma grozījumiem. 80. par rīcību par nomu nekustamajos īpašumos no Skuļiniekiem, Alsungas pagastā Kuldīgas novadā. 81. par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz būvju īpašumu Ventas ielā 16 Skrundā Kuldīgas novadā. 82. par ceļa servitūta tiesības izbeigšanu nekustamajā īpašumā Ziemeļi, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā. 83. par zemes gabala daļas Sūra ielā Kuldīgā, Kuldīgas novadā nodošana apsaimniekošanā. 84. par rīcību ar bezmantnieka mantu, dzīvokļa īpašumu Policijas ielā 4-8 Kuldīgā, Kuldīgas novadā.
85. par grozījumiem dzīvokļa īpašuma Maņģenes ielā 10/24 Mežvaldē, Rumbes pagastā, Kuldīgas novadā nomaksas pirkuma līgumā. 86. par pašvaldības transporta līdzekļa Ford Transit atsevināšanas turpināšanu. 87. par pašvaldībai piederošo dzīvokļu pārvaldīšanu daudz dzīvokļu dzīvojamajā mājā Cieceres ielā 9 Ciecerē, Skrundas pagastā, Kuldīgas novadā. 88 par 28. septembra 2023. gada Kuldīgas novada domes lēmuma protokols numur 12.108 par nedzīvojamo telpu Ventspils ielā 16 Kuldīgas novadā iznomāšanu biedrībai Kuldīgas senioru skolu grozījumiem. Un kas tur ir tie grozījumi? No vienas telpas, ja? Jā. Akceptējam, ja? Jā. Paldies. 89. par izmaiņām Kuldīgas novada domes starp institūciju sadarbības komisijas sociālajiem riskam pakļauto bērnu jauniešu atbalstama sastāvā. Arī ir finanšu komitejā stiprināts, ja? Jā. 90. par maksas pakalpojumu viļu plūdoņu Kuldīgas vidusskolā apstiprināšanu. Ja? Arī ir finanšu komitejā. Tā ir telpa noma, ja? 91. par Kuldīgas novada sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu un festivāla konkursa nolikuma apstiprināšanu. Es gan gribēju šeit dot vārdu. Kurš no kultūras pārvaldes kāds varētu vienkārši šis ir tāds jauns mums pasākums, jauns nolikums, un es gribētu, lai publiski mēs arī tad visi zinām, par ko es stāstu. Jā, labdien! Jā, šis te nolikums un šis te konkurss ir tāda jauna iecere, kādā veidā mēs varētu demokrātiskāk, caurspīdīgāk, atklātāk piešķirt domes finansējumu tiem kultūras producentiem vai kultūras pasākumu rīkotājiem, kuri nav mūsu budžeta iestāžu pārstāvi. Un mēs ļoti labi zinām, ka Kuldīgā ir jau tradicionāli notiek tādi lieli festivāli kā teātra festivāls, kā festivāls Kuldīga piano, un tādus, protams, varētu mēs gaidīt vēl, un tāpēc, lai mēs varētu, kā saka, atklātā veidā un būtu skaidri šie te nosacījumi, kāpēc tieši šai producentu kompānijai mēs piešķiram domes finansējumu pasākumu rīkošanai, un lai mēs arī paplašinātu šo te savu kultūras piedāvājumu apmeklētājiem un dotu iespēju kultūras procesos iesaistīties arī, teiksim, citiem kultūras pasākumu rīkotājiem, kas varbūt var teikt, nāk no malas vai nāk ne no Kuldīgas, bet nāk no citurienes. Mēs esam, kā saka, nākam ar šādu te priekšlikumu norganizēt šo te konkursu, lai mēs tādā atklātā un kā saka, demokrātiskā veidā varētu šos līdzekļus piešķirt. Vispār par to gada balvu kultūrā. Es nezinu, varbūt arī jums jautāja, jo ir cilvēki, kas ir apmainojušies, kas tā kā bija, uzskatīja, es arī uzskatīju, viņi ir ieguvuši pirmo vietu dziesmu svētkos un vispārējos dziesmu deju svētkos, un ka viņiem nebija atzinība. Kāpēc tad tur mums tā īsti tā labi nav? Es atvainojos, Kristīna, bet šis jautājums nav par to. Es saprotu, ka tas nav saistīts ar to, bet es vienkārši pajautāju, jo jūs uzsvērāt to caurspīdību un tādu. Varbūt tās arī tajās citajās jomās. Kur dziesmu un deju svētkos var iegūt pirmo vietu? Karamela fināla skatā. Tas ir pasākums godināšanas. Bet viņiem neko neiedeva par to. Ja drīkst, es varbūt var atbildēt uz Kristīnas jautājumu. Jā, protams. Jo pirmkārt, lai piešķirtu balvas, bija izsludināts šīs te nominācijas, un viņas tika izsūtītas un arī sociālos tīklos publicētas, un tā tad neviens, ne es, ne mani kolēģi neizdomāja, kuram šo te balvu piešķirt kādā nominācijā. Bija nominācijas, un visiem bija iespēja pieteikt šajās nominācijās kandidātus. Karamelas pašas izvirzīja nominācijā amatiermāksla savu koncertmeistaru un pianistu Zigurdu Tursu.
mēs visi ļoti labi zinām, ka Karamelis ir kultūras centra kolektīvs. Un tādā gadījumā, ja kultūras centrs uzskatīja, ka šis kolektīvs ir jāapbalvo, viņus vajadzēja arī izvirzīt, jo kādam ir jāizvirza šie te kandidāti uz apbalvošanu. Tas nenotiek tā, ka mēs paskatāmies griestos un izdomājam, tam mēs piešķirsim tādu balvu, tam tādu un tam tādu. Tātad, ja viņas uzskatīja, ka viņām pienākās balvu, tad viņām bija vai nu pašām sevi jāizvirza, vai kādai citai institūcijai tas bija jāizdara. Bet jums, es pajautāšu, bet jums, Dace, pašai nešķiet, ka tas būtu bijis korekti, jo es neatceros, kad vēl no Kuldīgas novada kāds būtu dabūjis tik augstu vietu. Nē, nav taisnība. Mums ir ļoti daudz amatieru mākslas kolektīvu, kas ir ieguvuši tādi ir deju kolektīvu Bandava savu laiku ir ieguvusi labāko, teiksim, vidējās paudzes deju kolektīvu status, Koris Rāti ir piedalījies ļoti daudzos starptautiskos konkursos un atbraukuši mājās ar augsti novērtētiem apbalvojumiem, tā kā šis nav vienīgais gadījums. Dace, bet man šķiet, mums bija visiem dziesmu svētku dalībnieku kolektīvu vadītājiem pasākums, un mēs taču teicām paldies. Jā, protams, paldies. Mums bija godināšana, un mums bija pateicības un dāvanas. Un ja vēl drīkst piebilst, Arti, tad sociālos tīklos arī visur tika šī te ziņa palaista, ka kolektīvs ir ieguvis šādas te panākumus konkursā, un pie tam vēl pašvaldība piešķīra viņu braucienam uz šo te konkursu 3,500 eiro. Ja, tā kā uzskatīt to par neatzītu, es domāju, ir mazliet nekorekti no viņa puses. Es arī tikai gribu papildināt Daci, ka Zigorts Tūrs jau šogad dabūja lielo ievērojamo balvu, ko var attiecināt gan uz viņu, gan uz Karam, gan uz visu to viņu darbību. Viņš ieguva lielo balvu šogad. Nē, viennozīmīgi mēs ļoti lepojamies ar šo kolektīvu. Viņš ir ļoti augsta līmeņa, un par to, es domāju, vispār nav stāsts. Vienkārši šī konkrētā pasākuma formāts ir tāds, kāds ir šī nolikums, to paredz. Un tajā mirklī, šobrīd, ja mēs runājam tieši par to konkrēto pasākumu, un tāpat arī komisija ir tā, kas stiprina šos laureātus. Tas nav tā, ka ir tā vienpersoniski tiek. Tagad jau tad būs nolikums, un viņš būs visiem saprotams, un tad varbūt tādas situācijas arī nebūs. Viņš jau ir nolikums. Kristīna, Agnes Čīča nav tas cilvēks, kas kaut ko nesaprot. Pie manīm nevērsās Agnese, bet viens cits cilvēks, kurš arī bija ļoti tāds, vīlēs. Ziniet, man liekas, ka visos konkursos ir tā, ka ir kādi, kuri ir vīlušies. Man lūgums ir atgriezties pie domas kārtības jautājumu tieši par šī nolikuma apstiprināšanu, kas ir jaunais kultūras projektu un festivāla konkursu nolikums. Un vai nepieciešams balsot, vai mēs stiprinām? Jā, apstiprinām. Paldies, liels! Paldies! 92. par Kuldīgas mākslas humanitāro zinību vidusskolas attīstības plānu 2024. un 2026. gadam apstiprināšana. Ir arī apstiprināts finanšu. Direktora mazliet tik nav komentēt, viņa piedalījās. Direktora nav vairs, Jā, varbūt Lilita var nokomentēt, kāpēc ir tik īs, bet šobrīd tāds ir tas uzsvars, tās ir tiešām pāris tādi konkrēti akcenti, nav vairs tas, ka kādreiz gatavoja lielās. Jā, Lilita varbūt. Jā. Ir noteikumos ierakstīts par to, kam ir obligāti jābūt šajā attīstības plānā, un tur principā ir jābūt tikai dažām lietām - misijai, vīzijai un attīstības prioritātēm un šiem te uzdevumiem. Un to arī skola ir definējusi, tas vairāk attiecās šī gadījumā uz saturu, un tāpēc, ka viņiem ir beidzies iepriekšējais attīstības plāns, tad viņi arī šādu izveidoja tādu skatījumu, kā viņi saturiski varētu savu darbu padarīt kvalitatīvāku. Apstiprinām. Paldies. 93. par valsts aizdevumu, izmaksas termiņa pagarinājumu, nepieciešamību un liederības Kuldīgas ūdens slēgtajiem aizdevumu līgumam. Vai šeit ir kādi jautājumi? Arī ir apstiprināts finanšu komitejā. Jā, apstiprinām? Jā. Paldies. 94. par nekustamā īpašuma pulmaņu karjera Ēdoles pagastā Kuldīgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu. Finanšu komitejā skatīts.
Ja, apstiprinām. Paldies. 95. par pirkuma līguma slēgšanu par nekustamā īpašuma rītiņi, adrese Pasaku iela 7, Jaunmuižas, Krundas pagasts, Kuldīgas novads pārdošanu. Kolēģi, lūdzu, sakat. Ja? Jā, ir arī apstiprināts. Viss apstiprinām, ja? Paldies. 96. par nekustamā īpašuma savinieki, Krundas pagastā, Kuldīgas novadā, zemes nomas līguma grozījumiem. Paldies. 97. par dzīvojamās mājas, Krasta ielā 7, Alsungā, Alsungas pagastā, Kuldīgas novadā, izslēgšana no 1. februāra 2024. gada pilnvarojuma līguma. Ja, paldies. 98. par grozījumiem aizdevuma atmaksas grafikos, grozot Kuldīgas novada domes 25. janvāra 2024. gada lēmuma protokols numur 1.86 par grozījumiem aizdevuma atmaksas grafikā. Es varbūt tā ļoti īsi vienkārši precizēt. Šeit ir vienkārši lēmums pēc būtības nemainās. Mums bija vienkārši lūgums precizēt, tur bija katrs tas projekts vienkārši bija atsevišķi jāuzskaita. Jā. Tas ir tāpēc tikai precizējums. Tur pēc būtības mēs neko nemainām, vienkārši tas, ka viņš šobrīd bija katrs atsevišķi jāuzskaita. Jā. Ja? Tā kā akceptējam. Ja? Paldies. 99. par nekustamā īpašuma Sermītas palīgsaimniecības Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. Paldies. 100. par nekustamā īpašuma Mežrozītes Nīkrātas pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu mutiskā izsolē. 101. par grozījumiem Sijās Krūnas komunālā saimniecība līgumā par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu. 102. par Kuldīgas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrādi ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs. Arī ir finanšu komitejā stiprināts vai ir jautājumi? Nav. Labi. 103. par Kuldīgas novada pašvaldības finansējumu sādali novada kultūras projektu īstenošanai un kultūras jomas biedrību nodibinājumu darbības atbalstam 2024. gadā. Vai šeit varam arī pavisam īsti noziņot, ja? Labdien! Projektu konkursā kultūras projektu īstenošanai un nevaldības organizāciju darbības atbalstam tika saņemti 58 projekti, no kuriem 37 guva atbalstu, bet 21 noraidīts. Tad šos projektus vērtēja komisija pilnā 100% sastāvā, un tad attiecīgi tika pielemts šāds lēmums. Konkursam atvēlētais budžets bija 25 000, un tā kā nolikums paredz 20% bija novirzām biedrības atbalstam, kas ir 5 000 un 20 000 kultūras projektu atbalstam. Kopējā pieprasītā summa bija 65 456 eiro, kas ir par 40 000 vairāk nekā bija pieejams. Tāpēc, jā, šāds ir tas komisijas lēmums. Vai ir kādi jautājumi? Jo komiteja arī ir apstiprināts. Jā, apstiprinām. Es nepiedalos balsošanā. Kāds nepiedalās? Jā, paldies. 104. par nekustamā īpašuma Lapsiņas Rudbāžu pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu mutiskā izsolē. 105. par pirkuma līguma slēgšanu par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 5, Krundā, Kuldīgas novadā pārdošanu. 106. par pirkuma līguma slēgšanu par nekustamā īpašuma Paegļu ielā 5A, Krundā, Kuldīgas novadā pārdošanu. 107. par dzīvokļa īpašumu Kuršu ielā 6-2, Alsungā, Alsungas pagastā, Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. 108. par Kuldīgas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām un atbalstam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Jā, ir arī apstiprināts. Jā, paldies. 109. par Sijā Kuldīgas slimnīcu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas maksas pakalpojumu cenrādu un norēķinu kārtību. Es arī šeit nepiedalos. Jā, es gribētu, lai nedaudz varbūt mums nokomentē tos lēmumu būtību. Inga, nu kā naudas projām. Jā, bet vienkārši šeit būtu vērtīgi, kas mainās un par ko. Labdien!
Tātad, kā Kuldīgas slimnīcas valde ir informējusi par to, ka tātad ir pieņemts lēmums un noteiktas jaunas pansionātu pakalpojumu cenas. Un šīs pakalpojumu cenas, salīdzinot ar iepriekš tātad apstiprinātajām, ir pieaugušas par 3,9 eiro. Un faktiski šis izmaksu pieaugums ir saistīts ar izmaiņām divās izmaksu pozīcijās. Viens ir darba spēka izmaksas, un otrs ir ēdināšanas izmaksas. Šo izmaksu īpatsvars pakalpojumu izmaksās kopumā sastāda gandrīz 2/3, un ņemot vērā to, ka tā tad ir pieaugušas gan darba spēka izmaksas saistībā ar minimālās algas pieaugumu, gan arī obligāto pieaugumu saistībā ar mediķu atalgojumu. Tāpat ir noslēgušies jauni iepirkumi par ēdināšanas pakalpojumiem. Tas kopā rada šo nepieciešamību pārskatīt cenas, un līdz ar to valdes priekšlikums ir šo te jauno cenrādu pansionātu pakalpojumu cenām piemērot ar 1. aprīli. Un vienlaikus, lai samazinātu slogu uz iedzīvotājiem, tad Kuldīgas novada iedzīvotājiem, kas ir deklarējušies pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes tātad centros, ir dotācija paredzēta, kas tātad samazina šo pakalpojumu cenu pa 5 eiro, sedzot ēdināšanas izmaksas. Dienā? Dienā, jā, tā ir diennakts cena, jā. Un kopā tie ir 200,000 eiro, ko mēs esam ieplānojuši arī šī brīža budžetā. Gadā. Kuldīgā 7 eiro. Un Kuldīgas pansionātā ir 7 eiro dienā. Tas arī ir lēmuma projektā. Faktiski tas ir tikpat, cik bija līdz šim. 9 eiro klāt iznāk. Nē, cik iznāk? Nē, tā dotācija tikpat, cik bija. Nu, tā jau jārēķina. 43, 90. Vairāk. 3,90 katru pakalpojumu. Valtāiķu aprūpas namā ir 33,90 mēnesī, un tātad dienā, un 5 eiro ir tātad tiek sekts no dotācijas. 38,90 ir Skrundas aprūpas nodaļā, un arī 5 eiro tiek sekt no pašvaldības dotācijas. Un Kuldīgas aprūpas nodaļā ir 43,90, un tur 7 eiro ir tiek, jā. Un tad, tur tas ir, cik tās mēneša dienas ir jāreizina. Bet summas ir ļoti lielas. Šie 7 eiro dotācija tiek paredzēta tiem klientiem, kas ir ievietoti pansionātā līdz 22. 31. decembrim. Jā, precizēšu. Vienkārši, lai nav pārpratumu. Un tas, kas ir arī vēl jāzina, ka šobrīd liela daļa ir tie klienti, kur principā paši pat nesedz visu, kur kā pašvaldība jau caur principā sociālais dienests, bet tas ir pašvaldības budžets. Ja es nemaldos, tie ir kaut kāda puse, manuprāt, kur pat vairāk nekā puse, kam ir tiek sekts jau šī izdevumi. Jā. Kopā pansionātu izmaksām caur sociālo dienestu un dotāciju mēs samaksājam 800,000 gadā. Tā. Vai ir nepieciešams balsot, vai mēs akceptējam? Es atturos. Tad balsosim. Jā, tad par. Paldies, pret. Nav. Un viens nepiedalās, Nelija Klemberga nepiedalās balsojumā. 110. par sadarbības līgumu ar biedrību Etniskās kultūras centrs Suiti 2024. gadā. Tāds varbūt arī pavisam īsi, jo šis arī ir tāds atbalsts ļoti, manuprāt. Jā, kā jau jūs varbūt atceraties, mēs pirms kādu laika, pirms pāris gadiem apstiprinājām nolikumu, ar kuru palīdzību izveidojām tādu nodaļu pie pašvaldības kā Suitu kultūras mantojuma centrs. Izsludinājām pieteikšanos uz šī centra darbinieku vakancēm, bet, diemžēl, neviens uz šīm vietām nepieteicās, un tajā reizē tika pieņemts lēmums par to, ka šīs funkcijas, kuras bija paredzētas šī centra nolikumā tieši par Suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un UNESCO tradīcijas uzturēšanu,
mēs deleģējām etniskajam kultūras centram Suiti. Kāpēc tieši šai biedrībai mēs to deleģējām? Mēs to deleģējām tāpēc, ka Kuldīgas novada pašvaldība ir viens no juridisko saistību pārņēmējiem no tām pašvaldībām, kas savulaik dibināja šo etnisko kultūras centru Suiti, un līdz ar to mēs esam šīs biedrības biedri oficiāli. Un es arī pārstāvu pašvaldību šīs biedrības valdē. Un līdz ar to šīs funkcijas mēs arī deleģējām šim te etniskās kultūras centram Suiti, kur blakus šī te nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas funkcijām, viņiem ir arī šī te funkcija uzturēt saikni ar UNESCO Nacionālo komiteju, iesniegt igadējās gada atskaites, kādu šai nacionālajai komiteja vai komisija? Komiteja, ja? Komiteja ir nepieciešamas un vārdu sakot, viņi daļēji pilda šī te mūsu nodibinātā centra funkcijas. Nu, un šis ir kārtējais gads, kad mēs katru gadu ar viņiem tātad slēdzam līgumu, un šis ir kārtējais gads, kad mēs ar viņiem gatavojamies slēgt līgumu. Turklāt ir arī pasākumu plāns, kādas aktivitātes viņi apņemās šajā gadā veikt attiecībā uz Suiti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, un tāpēc ir arī šis te domas lēmuma projekts. Vai ir kādi jautājumi, kolēģi? Nav. Akceptējam, atbalstam, ja? Apstiprinam, paldies. 111. par Kuldīgas novada pašvaldības iestādes, Kuldīgas novada sporta skolu maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Nepiedalies? Labi. Tātad Agris nepiedalās, Agris Kimbors, pārējie par. Jā. Padomāju, ka piedalīties. Labi, paldies. 112. par Kuldīgas novada pašvaldības noteikumu numuru KNP šķērsvītra 2024 šķērsvītra 1, Kuldīgas novada piemiņas balvas piešķiršana jaundzimušajiem apstiprināšanu. Kaut kas mainās tur? Varbūt var Aiva nokomentēt, lūdzu. Kaut ko stipri lielu, lai tos varētu dot iespējami daudz. Lūdzu, Aivis varbūt nokomentēs. Tas ir dzimstrakstu nodaļas ierosinājums juridiski fiksēt, kādā veidā viņi piešķir šīs te karotītes. Šim bija 2009. gada lēmums, un viņš tāds nedaudz novecojis, tad grib aktualizēt. Tas ir par karotīšu pasākumu tieši skaidrs. Es tāpēc domāju par pabalstu jau nekas. Jā, šis es sapratu, jā, liels paldies. Akceptējam, jā? Akceptējam, kolēģi. Jā? Paldies. 113. par Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora paraksta tiesībām. Šis jautājums arī ir Finanšu komitejā skatīts, vai ir jautājumi? Jā? Tāds mums arī ir bijis iepriekš šāda lēmuma. Paldies. 114. par nekustamā īpašuma Bērzu ielā 3, Skrundā, Kuldīgas novadā, piekritību Kuldīgas novada pašvaldībai. Paldies. 115. par izmaiņām aprēķina noteikšanā amatpersonai, darbiniekam, kurš tiek iecelts, ievēlēts vai apstiprināts amatā konkrētu pienākumu pildīšanai. Ir viss skaidrs, ja? Nav jautājumu nevienam. Ja? Paldies. 116. par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Alsungas pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu iznomāšanu mutiskā izsolē. Paldies. 117. par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Kabils pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līguma izbeigšanu. 118. par nekustamā īpašuma Ūķi, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu. 119. par maksas pakalpojumu Gudanieku pagastā apstiprināšanu. 120. par maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķina un cenrāža apstiprināšanu nedzīvojamām telpām nekustamajā īpašumā Ventspils ielā 16, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, un tas ir šis kopienas centrs. Tas ir skatīts un, ja? Tā es atvainojos. Kas tā? Tas ir skatiem, tu telpu, skatīja finanses komiteja skatīt. Jā, te nav ierakstīts, bet principā viņš ir šeit varbūt papildināt, jo viņš ir bijis komitejā. Vienkārši apakšā nav tas, komitejā skatīt. Jā, apstiprinājums, ka ir skatīts. Ir.
Jā, nu viņi ir visi līdz 130 jautājumu, visi ir skatīti. Tad apstiprinām, jā? Jā. Paldies. 121. Par Kuldīgas novada pašvaldības darbinieku ētikas kodeksa apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi par šo? Aktualizēts, vai ne? Ja? Paldies. 122. par dzīvokļa īpašuma Dālderi 8 Vilgālē, Kurmāles pagastā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 123. par nekustamā īpašuma Irbes dīķis Ēdoles pagastā Kuldīgas novadā atsevināšanu publiskā izsolē. 124. par dzīvokļa īpašumu Annas ielā 6 Kuldīgas novadā atsevināšanu. 125. par dzīvokļa īpašuma Gaismas ielā 612 Kuldīgas novadā atsevināšanu. 126. par nekustamā īpašuma Purenes Laidos Laidu pagastā Kuldīgas novadā atsevināšanu atkārtotā publiskā izsolē. 127. par nekustamā īpašuma internāta skolu Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā atsevināšanu atkārtotā publiskā izsolē. 128. par dzīvokļa īpašuma Bērzu ielā 1 Skrundā Kuldīgas novadā atsevināšanu. 129. par dzīvokļa īpašuma Cieceres ielā 9 Ciecerē Skrundas pagastā Kuldīgas novadā atsevināšanu. 130. par nekustamā īpašuma klubs adrese Skolas iela 4 Jaunmuiža Skrundas pagasts Kuldīgas novads atsevināšanu atkārtotā publiskā izsolē. Un nākamie jautājumi nav skatīti komitejā. 131. par nekustamā īpašuma Miezīši Īvēnas pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu. Vai ir kāds jautājums? Iznomājam. Ja, paldies. 132. par izmaiņām Kuldīgas novada domes administratīvās komisijas sastāvā. Jā, tur ir uz iesnieguma pamata tad izslēgt un arī apstiprināt ievēlēt. Ja? Jā, un Ilis Medniec ievēlam. Ja? Akceptējat, ja? Paldies. 133. pār dzīvokļa īpašuma Ezerkalni 14 Vilgālē Kurmāles pagastā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Paldies. 134. Iespējams, mums ar šo vajadzēs sākt. Mēs noslēgt, arī varam sēdi, gandrīz noslēgt. 134. par Uģa Gaujas iecelšanu par Kuldīgas novada dzimtsrakstu nodaļas vadītāju. Un es lūkšu ziņot. Lūdzu, kurš ziņos man saistībā ar konkursu un procesu? Jā, mums bija tukša, kā saka, pieejama pozīcija uz dzimtsrakstu nodaļas vadītāju amatu, uz kur pieteicās vairāk kandidāti. Un par atbilstošāko atzinām jau mūsu esošo kolēģi Uģi. Un priecājamies, ka viņš varētu būt mūsu komandā un arī savā prezentācijā viņš arī sev labi noprezentēja un ar savu redzējumu, kā varētu tālāk strādāt, tā kā varbūt vārds arī Uģim. Jā, Uģi, varbūt tu vēlies pastāstīt. Labdien, kolēģi! Var jābūt bija jāsāk ar to, vai es par to kļūstu, bet... Izstāsti, kādēļ tu vēlies kļūt? Kādēļ es vēlos? Es esmu Kuldīgas novada neapšaubāms patriots, es esmu iedzimtais un vienmēr patriots esmu bijis. Attiecīgi, joprojām turpināsim izmantot mūsu skaistos Rācnama telpas, gan arī visas skaistās novada vietas, lai izpildītu mūsu dzimtsrakstu nodaļas galvenās funkcijas, ja publiskākās funkcijas, proti laulāt un piesaistīt tādējādi mūsu novadam vēl vairāk publicitāti. Tas būtu tas galvenais, vairāk jau arī viss. Tālāk es jums, deputāti, gribētu novēlēt, lai dzimtsrakstu nodaļa varētu izpildīt savu otro svarīgāko funkciju. Būtībā tā ir pat nevis publiskākā, bet tā ir svarīgākā funkcija. Proti, lai novads attīstītos un tie reģistrējamie jaunie Kuldīgas novada pilsoņi
būtu aizvien vairāk. Paldies. Deputāti, vai ir kāds jautājums, lūdzu? Jūs pats arī laulāsiet? Es tādu iespēju neizslēdzu, bet es noteikti ar to nesākšu. Bet man nav bail no publiskas uzmanības. Es pieļauju, ka gan jau mēs šo jauko procedūru kaut kā mēģināsim sadalīt. Bet, pakāpeniski. Jā. Es varu varbūt papildinot dienā, kad notika mums pārunas, mums bija 6 kandidāti. Mums blakus, tieši Valentīna dienā notika pārunas, un blakus kabinetā mums zālē notika 6 vai 7 kārtas. Un mēs jau pat vienā mirklī domājam, varbūt ir tā caur zāli jāicina, un uzreiz tā pie praktiskā uzdevuma, bet mums bija bail, ka nesapratīs kāds, tādēļ mēs tomēr pa priekšu paši uzklausījām. Bet jā, kolēģi, vai ir kādi jautājumi vēl? Lai viņiem veicās. Paga, mēs vēl apstiprināsim tagad. Labi, paldies. Un tad šobrīd aicinu jā, lūdzu. Tad kura no dzimšanas nodaļas darbiniecēm būs šobrīd faktiski tā, kur laulā? Vēl nav bijusi, vēl nav visiem tiesības. Tiesības ir pilnīgi visiem dzimšanas nodaļas darbiniekiem. Es domāju, ka tāpat tas tiek veikts, un droši vien, ja kāds vēlās īpaši mani kā laulātāju, laipni lūdzam. Jā, jo tas ir, es to gribu akcentēt, dzimšanas nodaļas darbiniekiem visām šī brīža arī amatpersonām ir tiesības laulāt, un tādēļ arī ir noteikumi gan par izglītību. Juridiskā tiesības, bet ja tu ir ceremonijā, drīkst piedalīties arī, tas ir vārdu meistars. Jā, bet šeit mūsu gadījumā mums visi drīkst laulāt. Kā tiesības. Tā kā es domāju, ka ļausim, pirmkārt pieņemsim lēmumu, un tad, kad mēs apstiprināsim, man nav bažas un šaubas, tad mēs ļausim arī jaunam vadītājam strukturēti saprast un pirmkārt izrunāt ar kolēģiem, un gan darba pienākumu dalīšanu neiesim vēl tik tālu uz priekšu, iesim pa soļiem. Aicinu deputātus balsot, kurš par apstiprināšanu amatā. Paldies, ir viss vienbalsīgi. Apsveiksim. Paldies. Tā, kaut kā mēģināšu tik garām. Tas ir sarežģītāk. Domas priekšsēdētāji, varbūt, kā jūs varētu pirmais pāris būt. Tādu iespēju nevar izslēgt. Jā. Varbūt tad arī tā. Jā. Bet paldies, lēmums ir pieņemts, un 135. par dzīvokļa īpašuma Cieceres ielā 2.1a Ciecerē Skrundas pagastā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomaksas pirkuma līguma slēgšanu. Paldies! 136. par apbūves tiesību piešķiršanu publiskā mutiskā izsolē ar augšupējošu soli nekustamajos īpašumos Skrundā, Kuldīgas novadā. Lūdzu, pēc projekta apstiprināt. Mums bija tas konceptuālais lēmums. Jūs zināt savu teritoriju. Tā, varbūt, lai noziņot 136. lūdzu noziņot mums. Labdien! Jā, tā kā pareizi deputāti atcerējās, pagājuši mēnesi bija šis te konceptuālais lēmums par apbūves tiesības, par zemes gabalu nodošanu apbūves tiesībai. Tātad šī mēneša laikā esam saņēmuši vērtējumus, un šī te kopējā zemes platība, ko mēs nodosim apbūves tiesībai uz 30 gadiem, ir nedaudz vairāk kā 13 hektāri, un kopējā nomas apbūves tiesības maksa sākuma cena izsolē būs ap 20,000 eiro gadā. Mums tajā izsoles noteikumos ir kaut kāda nosacījuma, ja tur kaut kādā laikā netiek tā apbūvē, ka mēs tā kā laužam to līgumu. Jo man liekas, ka ir svarīgi, mēs uzklausījām, ka tas ir ļoti svarīgi dot to iespēju, bet lai nav tā, ka, piemēram, mēs noslēdzam līgumu uz 30 gadiem un, piemēram, nekas tur nenotiek. Un viņš mums ir tāds... teritorija, jā.
Ir tāda iespēja iestrādāt? Jā, pilnīgi noteikti. Tad tas būtu ļoti būtiski. Tāda arī, ja nemaldos, pagājušā mēnesī bija tā saruna konceptuāli par to lemjot, ka tiek strādāts pie vairākiem soļiem, kā kontrolēt arī šo abūs tiesīgo, lai tur kaut kas notiktu. Jā, tad tas tāds būs. Apstiprinām? Jā, paldies. Tālāk mums ir 137. par nomaksas pirkuma līguma slēgšanu par nekustamā īpašuma lēnenieki Gudanieku pagastā Kuldīgas novadā pārdošanu. Šis jautājums arī nav bijis komitejā. Ja ir kādam jautājumu, droši jautājiet, bet tas ir uz iesnieguma pamata. Pēc projektu. Paldies. 138. par dzīvojamās mājas Krasta ielā 3 Alsungas pagastā, Kuldīgas novadā, izslēgšana no 1. februāra 2024. gada pilnvarojuma līguma. Arī uz... Tas ir tas, kas viņi paši, jā? Jā. Tātad. Alsungā viņi paši apsaimnieko. Tāpēc projektu, protams, lai dara cilvēki. Jā, akceptējam. Paldies. 139. par lokālu plānu. To mēs izskatījām, jau esam apstiprinājuši. Nē, mēs esam to apstiprinājuši. Un 140. jautājums par dzīvokļu īpašumu Alejas 12, Kurmālas pagastā Kuldīgas novadā un Alejas 13, Kurmālas pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. Bet apstiprinām, ja, paldies. Un noslēdzot sēdes, vēlos vēlreiz visu deputātu vārdā teikt lielu paldies Ēdolei, Ēdoles pagasta pārvaldes vadītājai par tiešām jauko uzņemšanu. Un ar to arī informēju, ka februāra domas sēde ir slēgta. Paldies visiem!